Esi sveicināts un Dieva svētīts jaunā Dieva žēlastības dienā. Šīs ir vēstījums īsi par galveno, un mēs joprojām pastaigājamies pa Jāņa evaņģēliju. Pastaigājamies, tas nozīmē izlases veidā. Es lasu rakstu vietas, kuras mani uzrunā un kuras man kaut ko atgādina, un savās atklāsmēs es dalos ar tevi. Šobrīd esam Jāņa evaņģēlijā, 15. nodaļā, kas sāks ar vārdiem: Es esmu īstais vīnekoks, un mans tēvs ir dārza kopējs. Jēzus ir mūsu vīna koks. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka visa dzīvības sula, kas mums ir pieejama pie Jēzus. Viss, kas mums vajadzīgs, ir vajadzīgs tikai no Jēzus. Viss labākais nāk no Dieva pie mums. Un Tēvs ir mūsu kopējs. Ko tas nozīmē tev? Tas nozīmē, ka, lai kur tu būtu, tētis tevi uzmana. Viņš tevi uzmana. Viņš tevi cenšas pasargāt. Dievs ir vienmēr gatavs mums palīdzēt. Un tā ir brīnišķīga lieta, ka tu šai dzīvē neesi viens. Mums reizēm gribas kā Ādamam būt neatkarīgiem, būt brīviem, pašiem pieņemt lēmumus. Zini ko? Dievs tev to neaizliedz. Tu vari būt brīvs, tu vari būt neatkarīgs, un tu pats vari pieņemt lēmumus. Tikai sekas no šiem lēmumiem būs atkarīgas no tava lēmuma. Tu vari pieņemt lēmumu, kas Dievam patiks, un vari pieņemt lēmumu, kas Dievam nepatiks. Un par sekām būs jāmaksā tev pašam. Ir brīnišķīgi, ka mums ir dota šī brīvība izvēlēties. Mēs vienmēr varam izvēlēties pareizas lietas, pareizas domas, pareizus vārdus, pareizu rīcību. Vai tā nav brīvība? Dievs savā žēlastībā ir teicis daudz svētības vārdu. Un vakardien es pat nezinu, nevaru tagad pateikt, kurā vietā man telefonā izleca Oral Roberts sprediķa nosaukums. Man nebija, es biju darbā, nebija laika viņu klausīties. Un šis nosaukums bija Svētī sevi pats. Un tas man lika aizdomāties. Bet tiešām, kad es runāju Dievu vārdu, kad es runāju labas lietas par sevi, es sevi svētīju. Tieši tāpat, kā citi izsakās par mani. Ja par mani runā labu, tad viņi mani svētī, ja runā sliktu, viņi mani lād. Un kāpēc gan, lai es pats sevi nesvētītu? Dievs ir atstājis mums savu vārdu, savas domas par mums, savu izteiksmi par mums savā vārdā. Tad šodien, es domāju, mēs varam sevi svētīt. Mēs turamies pie vīna koka, kas nes dzīvību, un pie svētības vārdiem, kas mūs svētī. Un ja kāds manā virzienā šodien teiks ko sliktu, es jau šajā brīdī izvēlos to nepieņemt un pats sev pateikt to, ko Dievs par mani ir teicis. Un viņš ir teicis, ka es esmu svēts, ka es esmu šķīsts, ka es esmu taisns Dieva taisnībā. Nekāds ļaunums man nenotiks, nekāda nediena netuvosies manam namam. Dievs apmierinās katru manu vajadzību pēc savas godības pilnās bagātības. Daudz labu lietu viņš par mums ir teicis. Svētīsim sevi šodien ar to, ko Dievs par mums saka. Un tālāk Jāņa evaņģēlijā Jēzus saka, ikvienu, es izlaidīšu to 2. pantu, bet 3. viņš saka, jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ko es uz jums esmu runājis. Palieciet manī, un es jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat manī. Mēs varam būt svētīti. Dievs ir paredzējis, ka mēs dzīvojam viņa svētībā,
un izdaram pareizas izvēles, svētījām sevi ar to, ko viņš par mums ir teicis. Un ziniet, tas ir ceļš uz pilnīgu uzvaru. Paldies Dievam par šo viņa žēlstību. Mīļais Jēzu, es gribu palikt tevī, turēties pie tevis, smelt dzīvību no tevis, kungs, un es pateicos tev, ka šodien es esmu tevis svētīts. Tava dzīvība plūst manī, tava atjaunošana plūst manī, un Tēvs ikvienā, kas šo apliecina kopā ar mani, es pateicos tev, Tēvs, ka šodien tu mūs piepildi ar savu dzīvību un palīdzi mums turēties pie tevis, kā pie vīna koka, kā pie dzīvības koka, jo tu esi vienīgais mūsu dzīvības avots, dzīvības visām mūsu dzīves sfērām. Es pateicos tev, Tēvs, un lūdzu palīdzi mums šodienu nodzīvot tā, ka tev vienīgajam par to ir slava, gods un pateicība. To es lūdzu Jēzus vārdā. Āmen. Āmen.